Vai stāstīt par vienu vai rādīt visas trīs, kā jūs gribat? Nu, var teiksim, par šo pieņemsim. Un es vienkārši parādīšu, kas objektīvam ir kamerai labāk izskatās. Teiksim. Un šis ir tas pats princips. Un šis ir tas arābu raksts. Tad jūs rādīsiet tādā veidā kājās, ja? Jā. Aigars tur varēs ar kamerai izdarboties, ja? Un gaismas te pietiks. Jā, labi. Tā, nu labi, tad varbūt sāksim, tad mēs tā. Tad Aigars saka, ka mēs sākam. Jā, mēs sākam. Nu tad labdien, mēs esam Modra Tenisona mājā. Modris Tenisons ir mākslinieks. Mēs savukārt esam Dainis Zepse un Aigars Atvars aiz kameras. Mēs esam no Latvijas Universitātes zinātnes un reliģijas dialoga grupas. Un mēs esam pie Modra, lai intervētu viņu. Es gribu saukt Modri par matemātiķi bez matemātiskas izglītības. Viņš ir mākslinieks, nodarbojas ar ornamentiem, bet nodarbojas ar ornamentiem sistemātiski, ne tikai sistemātiski pētījis, bet arī sasniedz zināms rezultātus. Un šos sasniegtos rezultātus mēs gribam kaut kā piefiksēt šajā diskusijā, un pat es gribētu cerēt, ka varbūt mēs varēsim turpināt šo diskusiju. Ornamenti, ko par tiem var sacīt no matemātikas viedokļa. Matemātikā tāda priekšmeta kā ornamenti, ornamentistika vai ornamentālistika, tādu es neesmu dzirdējis, varbūt kaut kas līdzīgs arī ir, bet matemātikā simetrijām nodarbojas grupu teorija, un es tāpat, lai pacilātu, vaļā mēs šīs grāmatas iespējams nevērsim, grupu teorija, viena grāmata, ir arī nepārtrauktā grupu teorija, kas tieši telpas rotācijas un simetrijas pēta, tās ir Lie grupas un tam līdzīgas lietas. Matemātika attīsta šo priekšmetu tādā aspektā, lai saprastu, kā dabā šī simetrija strādā un kā caur šīm simetrijām var aprakstīt parādības dabā. Un vislielākos sasniegums ar šīm simetrijām matemātika ir sasniegusi teorētiskā fizikā, tas elementāra daļiņu fizikā, tā saucamajā standarta modelī. Bet kaut kas no šīm simetrijām ir arī aktuāls pie ornamentiem, bet šīs ornamentu lietas tās ir grūti saprotamas no matemātikas, no teorētiskās fizikas, no dabas puses, jo daba ir daba. Mēs viņu uzlūkojam kā kaut ko sastingušu, varbūt ar savu dinamiku, bet kaut ko tādu, kas eksistē it kā ārpus cilvēka apziņas. Vai tas tā ir, vai tas tā nav, tas cita lieta. Bet ornamenti ir tādas simetrijas, kur ir klāt arī cilvēka apziņas elementi. Un kā šie apziņas elementi un kā šī nedabiskā fiksētā daba savstarpēji saistīta, vai viņi var runāt par kaut kādu miedarbību, es pat grūti tur kaut ko varu pateikt. Un tieši tā joma, kur mūsu sarunbiedrs Modris Tenisons ir tieši speciālists. Tagad mēs gribētu sākt šo sarunu. Es nezinu, vai ar manu ievadu pietiek, lai sāktu, vai mans ievads ievirza jau? Nu, noteikti, un man liekas, ka teiksim, saistība ar manu tādu radošo darbību jau atklāsmi tieši, ja tā var teikt, ornamenti, jostu rakstu. Pētniecība ir ļoti stiprā mērā, jo, teiksim, 2 dienu seminārā, būtiski, kas notika vakar un aizvakar grupa cilvēku, es 2 dienu laikā faktiski runāju un mēģinu aiznest tikai pāris jēdzienu un svarīgāko nozīmi, un tā ir simetrija no vienas puses un simetrijas veidi, kas ir visos rakstos, teiksim, jā. Un tad jautājums ir,
kā tas saistās ar cilvēkiem, kā tas saistās ar dabu. Un kā es saku, ja mēs pirmo reizi ieraudzītu, teiksim, koku, kā mēs to varētu raksturot, kā mēs to varētu nolasīt, ja izlasīt, kā mēs to varētu izprast. Ja, tas ir, kā lai saka, sasniedzot tādu cienījumu vecumu un sirmas vārdus, tas varbūt tāds jocīgs jautājums, ir, kā mēs varētu raksturot, teiksim, stirnu ieraugot pirmo reizi, ja nedod Dievs, teiksim, varbūt pirmo reizi degunradzi ieraugot, ja. It kā mēs to zinām un pazīstam, bet noraksturot, ja izteikt to, tas ir tieši tāpat kā, teiksim, pirmo reizi ieraugu josts cilvēks, un tagad viņam jāizsakās par to jostu, ko viņš redz. Un tas ir tāds, es negribu teikt nopietnis, bet tāds āķīgs pārbaudījums cilvēkam. Jo būtībā jau tie raksti visi ir saistībā, kā lai saka, jostā, savā saistībā. Un tagad ieraudzīt tās likumsakarības, ko audēja, ja domājot, ja veidojot šo rakstu, ir ielikusi. Tur vajag, kā lai saka, mācēt vai, faktiski tas būtu redzēt to jostu, nevis ieraudzīt, bet redzēt. Un otra lieta ir izteikt, kādiem vārdiem cilvēki izsakās par tiem rakstiem. Un tad man jāsaka tā, ka bieži vien cilvēks pilnīgi nesaistīt ar to, ko viņš redz, stāst savus sajūtas, savus vīzijas iekšējās. Bet es esmu ļoti, kā lai saka, dzelžaini nelokams tādā ziņā, ka es saku runāt tieši to, ko tu redzi jostā, kas varētu būt vienots redzējums vairākiem cilvēkiem, nevis, teiksim, individuālais stāsts. Ja? Un šajā sakarībā es gribu teikt tā, ka sākdams pētīt ornamentus un rakstus un jostu valodu, faktiski sākās Mānu Šepnera filmas, kad bija savā laikā 75. gadā Lielvārds jost, jā. Denis Vinta variācijas par to, ko viņš redz jostā. Un tad es sāku pētīt, kā lai saka, Latviju dižo garu pētniekus, jostu pētniekus, rakstu pētniekus un dievturu un brastiņu un dzērvītu un bīnu un tā tālāk. Un fakts kā tāds, ka es savu iekšējo mērķi noreducēt līdz divu krāsu diegu, kā lai saka, auduma, jeb sapinuma likumsakarībām, ja, un kā veidojās raksts un kā viņš aug un attīstās. Ja. Nesaucot vārdā vienu, jeb otru, jeb trešo zīmi, jo Latvijas ciemos ir pagastos, jeb viensātās audējas, katra audēja savādāk sauc to rakstu. Ja, teiksim, tad nav vienots izpratnes par rakstu nosaukumu, un vēl jau vairāk par to nozīmi, ko cilvēks ieliek tādā raksta audēja. Un šeit, es saku, paliek ļoti sauss un vienkārši, ka, teiksim, es runāju par grafisku zīmi un viņas, teiksim, iekšējo struktūru. Un tad jautājums, kā tas sasaistās ar tradīcijām latviešu etnogrāfijā, ja bija latviešu jostu tradīcijās augšanas un tā tālāk, un kāds sakarītam ar Lielvārds jostu un tā tālāk. Un tad ir tā, ka faktiski staigā pa nāžu asmeni tādā ziņā, ka no vienas puses tā ir tīra, absolūtā, kā es saku, acumirklīgā loģika, ko cilvēks uzmetot acis, viņš momentāli saprot to rakstu, viņš uztver. Tas ir ļoti spēcīgs, iedarbīgs, kā lai saka, vizuālais līdzeklis. No vienas puses, un no otras puses ir apauga ar tādu traktējumu, es nevaru teikt ticības lietu, bet varbūt skaidrojumu, populāro skaidrojumu lietu. Ja. Un tad mani faktiski jau 35 gadu laikā, ko es nodarbojos ar šīm zīmēm, bieži vien ir nesakrīt ar tām domām, kas ir raksti, ko citi autori ir teikuši, ja, teiksim, runā par 22 latviešu zīmēm. Bet es saku, ka pastāv 24 zīmes. Ja, un tas ir dievišķie, kā es saku, dievišķie zīmes atspulgi. Ja, jo no vienas nelielas kombinācijas var iztaisīt 24 zīmes, kas neatkārtojās. Varbūt sāksim ar to, kad iekš kam tad pastāv mans teiksim,
pirmais solis, ir pirmais atklājums, ir pirmā apskaidrība, jeb insights noticis. Un tas faktiski ir ļoti vienkārši. Tas ir, teiksim, šeit ir viena no zīmēm, ko varētu saukt par zemes zīmi, sievietes jēdzienu, lauka jēdzienu un tā tālāk. Un pārbīdot parādās enerģijas zīme, vīriešu zīme un spēka zīme. Un kad to noņem nost, tad tas ir tikai 4 stūris. Un faktiski šeit mēs redzam sietu un neko vairāk. Kā lai saka, noņemot sietu no jostas, tas ir mans pienesums jostu rakstu izpratnē, ja veidošanā. Un tad uz tā bāzējās viss mana, kā lai saka, mācība, mana zināšana par rakstiem. Tagad mēs varam, kā lai saka, smalkāk, sīkāk runāt par lietām. Tātad es vēlreiz atbrādu. Šī te vizuāli ļoti interesantā, iespaidīgā, teiksim, lieta, kad viens un tas pats kods veido 2 zīmes. 2 zīmes tur var. 2 zīmes, 2 atspulgus, 2 veidus. Ja šis ir vīrišķais, tad tas ir sievišķais. Ja šeit ir vidū baltais krustiņš, tad šeit ir tumšais krustiņš vidū. To es saucu par pārbīdi, sieta pārbīdi, ja pozitīvais, negatīvais, ja vīrišķais, sievišķais, tumšais, gaišais, bet tie visi nosacīti iet. Un es biju šokēts par to, ka neviens audējs par to nezina. Kā lai saka, kad šito man ir kā tādu ļoti elementāru atradumu, ka tas nevienam nebija zināms, teiksim tā. Un faktiski tā, kad satiekoties ar komponistu Armandu Strazdu, viņš ļoti ieinteresējās par šīm lietām un par cik viņš ir ļoti liels kompjuteru programmētājs un kompjuteru pārzinātājs. Viņš nodarbojās ar kompjuteru programmēšanu un ar mūzikas lietām. Un šī principu bāzējoties viņš radīja kompjuteru programmu, kas 2000. gadā bija Expo paviljonā demonstrēta kā zīmes programma, zīme veidošana. Un šī sadarbība bija ļoti, ļoti interesanta. Varbūt jums jau plāns savs, vai jūs varat pēc savu plānu, bet varbūt es gribētu, tad ir iekšējā visa šī loģika, kā no viena fragmenta izveidot 24 ornamentus. Tas man ļoti interesē, bet var no ārējā viedokļa, ko var sasniegt ar to? Jums ir 2 vai 3 mākslas darbi, par kuriem es gribētu dzirdēt, vai jūs pastāstīt, jā. Varbūt es sākšu bāzējoties uz rakstiem, un tad par tiem, tūlītās pārējot pie tiem. Fakts kā tāds, ka, teiksim, Nīcas josta, teiksim, ir faktiski visu savu pētniecības darbu es sāku ar Nīcas jostu, un šeit ir Nīcas jostas fragments. Un es rādu, kad šī simetrija, jeb tumšais un gaišais, kas ir tepat blakus, tas ir latviešu iņ-jaņ zīme, tā var teikt. Un latviešu vairāk zina par iņ-jaņ zīmēm, nevis par Nīcas jostu rakstzīmēm. Un ko es gribu teikt tā, kad faktiski sadalot šo rakstu elementos, es esmu radījis rakstu alfabētu, kā es saku, mazo abecīti, un šeit ir šie burti, jeb šīs, alfabēta burti. Zīmes, jā, sastāvdaļas, jā. Un viņas ir tikai 16. Un no šīm... Viss atšķirīgs. Viss atšķirīgs, no 16 veidi.
Un no šiem Lego klucīšiem, zīmu sastāvdaļām var izveidot jebkuru jostas rakstu. Visu var patvaļīgi kombinēt, likt vienmēr iznāks kaut kas. Kaut kas iznāks, bet vai cik tas būs estētisks, harmonisks un precīzi savā iekšējā, tas ir cits jau. Jā. Teiksim, tā kā fakts kā tā, es ātri salikšu atpakaļ, jūs redzēsiet, ka tur būs izveidojies pilnīgi kaut kas cits, jā, teiksim, respektīvi. Uzreiz jūtams būs tas, ka tur kaut kas neatbilst. Un tas vizuāli ir ļoti labi redzams. Uzreiz es parādīšu. Kaut kāda disharmonija. Disharmonija, nekārtība un tā tālāk. Un šāda spēle, faktiski, kad es bērniem un pieaugušiem visiem dod salikt, tad pārbaudīsiet intelektu, kā lai saka. Tas ir viena lieta. Un fakts kā tāds, ka es nodarbojos vēl drusmē, teiksim, ar zīmēšanu un tā tālāk. Un šis darbs man ir veidots ar domu, ka tas ir arābu rakstā, arābu ornamentikā. Un kad es sāku pieskarties pie arābu ornamenta, tad faktiski es atklāju arī to, ka arābu ornamentam arī eksistē alfabēts, jeb, teiksim, tās sastāvdaļas, no kurām kombinējot var izveidot jebkuru arābu rakstu. Un arī tur ir 16, skaitlis 16 un 16, teiksim, ķieģelīši, jeb sastāvdaļas. Varbūt tas nav tik skaidri manām, bet faktiski, ka katru šo zīmes daļu, teiksim, vai viņi atkārtojas, tad kombinējās, un tad veidojas arābu raksts. Un šī darbā viena no pamatdomām ir tāda, ka visu to, ko mēs redzam, visu šo pinumu veido viens diegs, ir viena līnija. Un ja mēs sākam kaut kādā vietā iet, tad mēs ejot pa to līniju, izējam visu rakstu un atgriežamies atkal sākumā pie šī sākuma. Un viņš noslēdzās? Viņš noslēdzās, jā. Tas ir mezgls, matemātikā. Tas ir riņķis, jā. Matemātikā to sauc par mezglu. Un cik viņam krustpunktu jūs nevarat? To es neesmu skaitījis, bet tas ir ļoti liels skaits. Šeit varbūt vēl nav tik liels skaits, bet ir vēl viens darbs, ko es taisīju kā dāvanu vienai teātra kolektīvu vadītājai, kurā es esmu iešifrējis šī kolektīva logo, un kur es esmu izmantojis ne jau arābiskos rakstus, bet rūnu alfabētu, ja pareizāk sakot, ķeltu rakstu. Var visu redzēt no augšu līdz apakšai, vai to apakšu nevar redzēt? To mēs varbūt atcīkšu. Viņš te nestāvēs. Nestāvēs. Šitā. Tā, lai var visu redzēt. Tā, jūs varat stāstīt. Un šeit ir tas pats princips, ka viss zīmējums, tas ir viens diegs, viens ceļš, viens. Jā. Viena josla, kas iziet cauri. Un šeit ir daudz, apjomīgāk šis darbs, ja teiksim. Jeb kā es saku, man ir svarīgs, ka šeit ir tikai tas viens ceļš, un viss tā ilūzija, ko tas ceļš radīja, tikai jūsu ilūzija. Šī gadījumā šī zīme, kas ir šī ansambļa logo, un šī V-burts un Z-burts, tas ir tāds gaismas pārskrējiens pār šim pinumam. Bet tas viss, viņš noslēdzās arī tāpat, tad tas ir mezgls. Viens mezgls, jā. Jā, viens. Te tikai tie ir tādi ornamenti. Šie ir tā izrotājumi. Struktūra, kas, kā lai saku, ir neatkarīga. Viņi ir tā kā... Viņa kā siets. Kā siets. Šī gadījumā šī siets. Viņi kā marķē to sietu. Viņas pašas nav tā mezglā, bet marķē to sietu. Bet tas siets arī tajā struktūrā ir? Siets struktūrā. Laikam, ka ne. Pinums, piemēram, šeit ir ķeltiskās jostas. Tās vairs nebūtu latviskās jostas, ir Latviju ornamenti, bet ķeltiskie. Nē, varētu. Tas sietam ir tā, es redzu, ka tajā augšdaļā šeit tā sieta joslā te ir kaut kādi viena elementu daļa.
šajā joslā no šejienes līdz šajā joslā tajā kaut kas, kaut gan šis centra daļa jau it kā ir uz šīs robežas. Man jāatklāj tāds maz noslēpums, ka visas šī darba kompozīcijas pamatā ir šīs četrstūris, kas būs sievišķais, teiksim, pamats, un krusts, kas ir vīrišķais, ja pareizāk sakot, zivtiņa, jeb zivs simbols, kas ir Kristus iedziens, kas ir kompozīcijas pamatā, kas izveidojās šeit. Un viņš arī bišķiņ iezīmēts, ja jūs tā, teiksim. Es redzu. Jā. Es redzu, ja tā īstajā darbā tas bija iespiests faktūrā, kā lai saka. Tas ir 1,5 x 1 matemātiski. Kā laukuma proporcija, kas faktiski jau pieņems pasaules standartā A4, A5, A1 un tā tālāk. Tad ir 1 pret 1,5. Paldies, šis jautājums. Nu, man jau interesē tīri tas šaurais matemātiskais aspekts, kā no viena fragmenta dabūt 24 ornamentus. Jā, es to varētu mēģināt ātri. Jūs vienreiz man to stāstījāt, bet varētu atkārtot jau šeit kameras priekšā, lai mēs mēģinātu piefiksēt. Nu, man jāsaka tā, ka es lietošu tos iedzienus, ko es esmu pats pierādis, jeb atradis savā valodā. Un varbūt tas ir drusku nesaprotams, ja jāpaskaidro atsevišķi, bet es centīšos to, kad jūs ātri saprast un vienkārši saprast, jo faktiski semināru lasot man jāstrādā ļoti dažādu vecumu un dažādu izglītības cilvēkiem, un tad es to cenšos runāt ļoti vienkārši. Fakts kā tāds, kad alfabēts, Latviju jostu alfabēts bazējās uz jēdzienu, kad ir 4 laukumiņi, kas no 4 tukšiem aiziet līdz 4 pilniem tumšiem, teiksim, laukumiem. Un tad ir tāds jautājums, ka es parasti jautāju, cik variācija būs. Un labi, ja no 3 semināriem 2 cilvēki vispār var pateikt, cik kombinācija būs, jo izrādās beigās, ka cilvēki matemātiku pielietos praktiskajā dzīvē nemaz nedara. Un fakts kā tāds, ka ir 16 kombinācijas, to jūs jau droši vien zināt, kā es jau pašā būtībā. Tātad ir viena variācija, kad viens laukumiņš ir tumšs, tad ir 2, un viss iespējami variācija un 16 vēl punkti. Un šīs spēles pamatā tas ir ielikts šajos 16 burtos, tas ir viena lieta. Un tad ir nākošā pakāpe, ko es saku, kad jāiet vienu soli tālāk, un tas būtu laukums, ko es saucu par 3x3, jeb 9 laukumiņi. Un parasti cilvēki ļoti atsaucīgi saka, 9 tas ir labs skaitlis. Es saku, neapšaubām par to es nestrīdos, jo 9 ir ļoti skaists skaitlis, un 3 ir 27, un tas saistās ar mēnesi, un tā tālāk, un tā tālāk, un tā tālāk, bet tā ir tā nozīme, ko cilvēks ieliek skaitlī, kā lai saka, abstraktā iedzienā. Un tad, kad es saku, teiksim, tāds uzdevums, šādos 9 laukumiņu kvadrātos aizpildīt pusi uz pusi ar tumšu un gaišu, visi jautā, kas ir pusi uz pusi. Es saku, 4-5. Tātad faktiski, kā mēs sākam ar vienu tukšu laukumu, kas sastāv dalīts ar 2 daļās 4, un tad mēs pārējām pie 3 jēdzienu, un tad ir attiecība 4 un 5, un tas ir skaitliskās attiecības, ja. Bet laukumiskās attiecības tas ir kaut kas savādāks. Un tad ir tā, ka parādās, kā es saku, šī 3x3, jeb 9 laukumiņos, aizkrāsojot 4, jeb 5 tumšus,
var dažādi izkārtot viņus. Un šeit parādās viena tāda atšķirība, jeb īpatnība, kad cilvēks, un mans uzdevums ir tā, ka katrā laukumiņā ierakstīt citu stāstu, citu noveli, citu likumu, citu notikumu. Visi šie viedzieni, ko es saku, ir latviešu valodā, bet viņi izsauc katram savas asociācijas. Bet es to saku, informācija. Jo informācija ierakstīt, tas būtu latviskiem burtiem, latviskiem vārdiem, tā ir viena lieta, bet laukumiskās attiecības ierakstīt citu attiecību, citu noveli, citu pasaku. Tur, kā lai saka, parādās, faktiski to visu saprot, tas ir saprotams, bet, ja es teiktu, ierakstīt informāciju, tas tā bišķiņ kaut kādiņa vēsts skan. Un tad parādās viena likumsakarība, ka cilvēks, piecos laukumos izmanto vienu, jeb labākā gadījumā divus principus. Un vissliktākais ir tad, ja viņš faktiski izmanto principu, kas tādā speciālisti, ja profesionālā valodā sakot, ir, kad simetrijas asis izmanto 1, 2, 3, 4 un 5. punkts simetriju, un šo likumu atkārto, no 5 laukumiem, 3 ir 4. Tas liecina par nekustīgu prātu, tas liecina par nevēlēšanos meklēt variāciju, par sastingušu prātu, par nelūkamu prātu un tā tālāk. Un tad es sāku faktiski iet dziļumā par to, ka es saku, ka ir laukuma aizpildīšanas, veids, kad laukumā nav neviena simetrijas veida. Jeb kā es to nosaucu par haosu. Tātad, kad simetrijas likums nestrādā neviens. Un pieņemsim, to es varētu uzzīmēt tādā veidā, kad viens laukums, šī figūrā, jeb šī laukuma aizpildīšanas stāstā, jeb novelē, nepastāv neviens simetrijas veids. No tiem uzrādītiem. Neviens no tiem uzrādītiem. Bet varbūt jūs zināt kādu neuzrādītu simetrijas veidu. Es nezinu, piemēram, priekš mans tas ir asimetrisks. Jeb es viņu sauc par haosu sēklu. Jeb ļoti labi cilvēki saprot, ja es saku, ka arī Bībelē ir rakstīts, ka sākumā bija haoss. Kāpēc es to tā uzsveru un aizvedu jūs līdz šai pieturai? Jo tālāk attīstot šo domu, kā informācijas lauku, uzrādās tā, ka no šī var iegūt 24 zīmes. Bet, ja piemītam laukam kaut viens simetrijas veids, zīmju skaits strauji samazinās. Tas ļoti svarīgi, tas precīzais. Dabā, jebkurā vietā, kur piemīt simetriju, tur ir mazāk iespēju veidi. Nobrūku viss tās iespējas. Jā. Un tad sāksim ar to dievišķo iespēju, kad ir simetrijas veids, nav jau sākumā ir haoss. Un tad, faktiski, šī figūra, jeb šis laukuma aizpildīšanas veids, jeb asimetriskais veids, dod tādu rezultātu, kuru, vakardienas jostas, 2 jostas ir saglabājušās pie manis. Tad šeit mēs varam redzēt, kad es atļaušos sabojāt drusku šo, ka šeit šinī ir 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Un kas tie ir? Tas ir tas 3x3 laukumiņa aizpildīšanas, 4 punkti aizpildīt un 5 tukši, 1, 2, 3, 4, 5 tukši. Bet jau ar sietu, kā lai saka. Šī gadījumā tas ir bez sieta, bet šeit tas ir ar sietu. Aha. Siets ir šie... Tas ir nepārtrauktais krustīgi. Jā. Un šeit ir 4 stūrīši, un tie 4 stūrīši konfigurācijā pret sietu tur jābūt ir cik tām kombinācijām?
tagad ir tā, ka es lieku ļoti patīkam, kā lai saka, jūs jautājat, uzdot jautājumu un stāstu turpinājums varētu turpināties tādā veidā, ka šo figūru es uzskatu par izējas pozīciju darbā, lai veidot zīmes. Un faktiski šis laukums, informācijas laukums, ir jāatver. Šī gadījumā es gribu teikt to, ka informācijas laukumu var atvērt. Tātad, ko tas īsti nozīmē, to es ilgu un gadu skaidrojot vienalga nevarētu paskaidrot, bet praktiski daroties es jums tagad parādīšu. Ir tā, kad es viņu atspoguļoju, teiksim, pieņemsim, horizontāli atspoguļoju uz leju, horizontāli atspoguļoju uz augšu, tātad šeit, vertikāli atspoguļoju pa labi un pa kreisi, un vēl aizpildu stūrus. Un es esmu atvēris informācijas lauku. Es tā rupi uzzīmēšu, teiksim, burts R, lai tas būtu skaidrs. Teiksim, šeit R burts būs šādā veidā, šeit būs R burts tādā veidā. Un šo pusi būs R būs šādā veidā. Uz šo pusi R būs šādā veidā. Es varbūt aizkavēju jūs. Nē, tas ir ļoti labi. Arī ir pietiekoši nesimetrisks. Atbilstoši tam, lai to varētu parādīt. Jā, lai varētu parādīt. Un tagad jūs redzēsiet, kad, teiksim, ja mēs viņu vērtu vēlreiz vaļā, tad vienkārši būtu atkārtošanās, kā es saku, daudz ūdens, nebūtu jauna informācija. Un kad šo uzliek uz sieti, tad veidojās šie 24 ornamenti. Bet es gribu vēl pievērst jūsu uzmanību vēl tādai lietai, ka, ja vēl drusku vienkāršotāk, es atkārtošu tās pašas darbības, vēlreiz bez ēršburta, es atļaušos aizkavēt jūsu uzmanību, kas pienākās pie vienas ļoti īpatnējas lietas, ko nozīmē megazīme, jeb megasistēma ornamentu lietās. Un tas ir, teiksim tā, ja mēs pieņemam, ka tā ir kaut kāda viena līnija diagonāli tikai, tad atkārtojot šeit būs šādā veidā, šādā veidā, šādā veidā, šādā veidā, šādā veidā, šādā veidā, šādā veidā un šādā veidā. Un tagad mēs nonākam pie šādas figūras, kas ir šī un taisnas stūris. Tātad taisnas stūris, un krusts, līnija pāri. Un, kā es saku, tā ir fantastiska lieta, tas ir apbrīnojams zīmes sistēmas apkopojums. Jo, ja mēs skatāmies uz šo zīmi tikai, tad mēs redzam, ka tā ir tāda figūra. Ja mēs skatāmies uz šo pusi, tad mēs redzam, ka tā ir tāda figūra. Ja mēs aizsēdam 1/3 cieta, mēs redzam šāda zīme. Un ja mēs augšējā aizsēsim cieta, mēs redzam tātad šī zivtiņa peld uz visām 4 pusēm. Griežās visas 4. Visas 4 iespējas. Un ja mēs kaut kā informācijas lauku vērtu vēl vaļā, tad būs atkārtošanās. Bet šī simboliskā zīme man nozīmē ļoti daudz tādā ziņā, ka faktiski, ja mēs pieņemam, ka latviešu zīme, šī ir dieva zīme, un rakstos bieži izmanto, teiksim, pretēju un šādu rakstību, kas var vīrišies, sievišies kombinācijā. Ja mēs turpinām šo rakstu, tad ja es bieži vien jautāju, ko jūs esat 4 stūris, ja krusts, kas nozīmē, ka prātam jāspēlēs, jāsaskatī viens ir otrs. Jeb, kā es saku, jebkurā jostā ir tumšā zīme un gaišā zīme, un jāmāk saskatīt abas, jo abām ir nozīme. Un tām šīm tumšām un gaišām jābūt līdzsvarā. Un nevar būt tā, ka tikai raksta tumšiem burtiem.
jeb otrādi uz melna papīra baltiem burtiem. Tas ir filozofisks kategorija, kad jābūt harmonijai starp tumšo un gaišo. Un zīmju raksta arī ir iespējami tumši un ir iespējami gaiši. Jeb, teiksim, ir ļoti neinteresants tās jostas, kur, teiksim, uz gaišu foni tikai tumšas zīmes. Tad tā ir nabadzība, es uzskatu. Un, kad raksts veidojas no harmonisku tumšā un gaišo salikumu, tad ir gudra josta, tad ir interesanti josta. Tā ir viena lieta. Otra lieta ir, teiksim, tā, kad es ļoti sastopoties tā saucamo māras zīmi, kas varētu būt, it kā šāda tipa. Jeb, teiksim, ir grāmatas, kurās viņi ir īsāk šāda, jeb, teiksim, šāda. Un es beigās uzdodu sev jautājumu, bet kāda tā īstā māras zīme? Cik viņa gara, ja viņa jāsaka no apakšu uz augšu, jeb no augšu uz apakšu, un ar ko, ja esmu sācis vienā virzienā, varbūt jābeidz tādā veidā. Jeb, teiksim, ir ļoti populārs zīme šādi. Tātad kāškrusts. Un šī viena daļa ir, teiksim, šīs māras zīmes posms, ja pareizāk sakot, es šo zivtiņu, ka es pārdalu uz pusēm, kas ir, rupi sakot, atteikties no liekā, tad es iegūstu tikai vienu konkrētu nozīmi šādu, ko es, teiksim, atļaujos traktēt tā, ka šī ir dzīves sākums, sasniedz augstāko punktu, šeit ir nāves punkts, un tas ir pēcnāves. Tas ir stāsts par zemes dzīvi, par māras dzīvi, kas sevi apvieno vīrišķo un sievišķo. Un manā uztverē Kristus ir kā tieši tas tēls, kas apvieno sevi vīrišķo un sievišķo cilvēcībā. Kā nevelti teikts, lūk, cilvēks, kā tas ir pašā Bībeles, teiksim, stāstā. Un šeit es gribētu atgriezties pie tā jautājuma par to, kas tad ir punkta simetrija, jeb kas ir tā saucamais kāškrusts, jeb pērkonzīme, jeb svastika. Un es jautāju, kur cilvēkā šis princips ir acīm redzams? Kur cilvēkā šis princips ir acīm redzams? Un tad cilvēks sāk minēt visādas lietas, teiksim, saules-pirmumā. Es saku, parādi man to saules-pirmumu, ko tu domā zem saules-pirmumu, kaut kādu abstraktu punktu. Es saku, Leonardo da Vinci cilvēku proporciju apskatīs kā centra vietu. Un tad austrumu cīņās, ja austrumu medicīnā pastāv 2 pirksti zem nabas, jā, teiksim, bet kā lai saka, tas nav paskaidrojums. Viņš saka, sirds ir punkts. Es saku, sirds tas ir muskuls, asinsvadu dzinuls, motors, bet tam nav nekāda sakara punktu simetrija. Un tad, kā lai saka, fakts kā tāds, ka cilvēki atjautīgākie, ja gudrākie, nevar pateikt, kā lai saka, cilvēki pasaka acī. Es saku, acī tas vienīgais, īpatnējais, unikālais orgāns, kas ir veidots pēc šī principa, kurā parādās šis princips. Punktu simetrija. Un kā lielākai daļai cilvēku zināms, kad caur acīm runā cilvēku dvēseli. Es saku, kas ir dvēseli? Kādā sakarā caur acīm runā dvēseli? Kā var vispār kaut ko tādu teikt? Kas zem tā ir saprotams? Un tad es parādu, ja pasaku vēl vienu lietu, kad cilvēkam vēl viena liecība par to, kad ir punktu simetrija, matu centrs, kur mati griežās cilvēkam uz vienu pusi. Cilvēkam vairākiem centriem, un tas ir cits jautājums. Bet daba mums ir devusi vienu liecību, kur skaidri parādās punktu simetrija. Ko tas rāda? Ko tas pierāda? Ko tas varētu nozīmēt? Kā lai iztulko šo zīmi, šo dievproto zīmi? Un tad es saku, mēs varam tā abstrakt runāt par kaut kādu caurumu, kas iet caur cilvēku, kurā ir, teiksim, tur 7 pakāpieni, sauksim varbūt to citā vārdā, bet, kad cilvēks ir dzīves, tikmēr viņš stāv vertikāli. Un tā ir saikne ar kaut ko, kas ir augstāk par cilvēku prātu. Es to saucu par kosmosu. Un, kad cilvēks nomirst, tad šī caurule, jeb šis caurums nokrīt
horizontāli un viņš ir mirs un ar to beidzās cilvēku mūžs. Bet šī saikne ar kosmisko, jeb skatu no virspuses, jeb centrālo simetriju, rakstā izpaužās ļoti spilgti tādā veidā, kad es varu izveidot jebkuru tā saucamo latviešu raksta zīmi ar spoguļsimetriju. Jebkuru. Un ugunskrusts ir vienīgā zīme, ko spoguļsimetriju nekādiņu tur nevar izveidot. Un šo zīmi var, kā lai saka, faktiski, lai šo zīmi ieraudzītu, jāpaskatās uz kaut ko no augšas. Un tikai tad tā zīme sāk runāt. Kā lai saka, ugunskrusts ir īpatnēja zīme, īpatnēja grafisks veidojums, ja, kurš runā par to, ka viņš ir uzskatāms par sevišķu zīmi. Jo viņai ir punktu simetrija, tā elementāri runāja, punktu simetrija. Starp citu, prūšu valodā, tas ir lietuviešu valodā, šī zīme saucās perkūna ženklas, ja, teiksim, perkūna zīme. Latviešiem tas arī saucams kā perkūna krusts. Un lietuviski sakot perkūna, tas ir caur ķermeni. Tiešais tulkojums perkūna, tas ir caur ķermeni. Tātad faktiski šeit ir vārds, jeb lietuviešu valoda var izskaidrot caur cilvēku ķermeni šī zīmes apzīmējums. Tulkojot no indiešu valodas, mēs saprotam to kā svastiku, kā laimes, kā bagātības un tā tālāk novēlējuma zīme. Un šai sakarā gribētu teikt tā, ka tas zīmes skaidrojums no vienas puses, tādā latviešu valodā tas būtu, teiksim, etnografiskās tradīcijas turpinājums, bet tādā struktūra izpratnē tās ir ļoti konkrētas lietas un dzelžaini, matemātiski, loģiski, precīzi lieta. Ļoti skaisti, ļoti interesanti. Vai var lūgt vēlreiz atgriezties pie tās... Pie lauka atvēršanas. Pie lauka atvēršanas 24 veidi. 24 veidi uzrodās. Ļoti labs jautājums un man patīkams jautājums, un es tikai stāstīšu. Tātad, kā es esmu pateicis, kad Nīcas josta, un tagad ir tūlītās jāparāda, Es mēģinu izdarīt, no kuras... Iedziļināties un arī saprast to tāpat. Te jau visas tās darbības mums kādreiz jāizdara, kā no viena gaišā aizrakstīt visu to tumšo, to jau vajag piefiksēt un kaut ko. Teiksim, šī Nīcas josta, kas ir Latviju rakstu grāmatā, teiksim, zinām, viņi tikai no 6 lapām, viņi tika salīmēti uz vienas lapas, un varbūt tas laukums rada tādu citu iespēju, bet faktiski tāda līdz Nīcas jostas stāsts ir sākums šeit, beigas šeit, un šeit ir... Un tā ir visa josta? Visa josta, kas ir grāmatā iespiesta. Un ja uzzīmēt lielvārdas jostu, cik viņa būtu garāka? Nu, par lielvārdas jostu tas ir pilnīgi atsevišķs stāsts, ko mēs varam citreiz runāsim, bet pašreiz par Nīcas jostu. Un, kā lai saka, skatoties no stāsta turpinām par to, ka, teiksim, ir 3x3 ir 9 laukumi, tad es pieliekot spoguļu simetriju klāt pie šī laukuma, spoguļu simetriju pie šī laukuma, ja pareizāk sakot, mēs jau izrunājam par to lauku atvēršanu, ka tas ir pilnībā atvērts lauks, ja faktiski šeit parādās šī sistēma. Šīs zivtiņas ir diagonāls un taisnas stūra kombinācija, kas ir kā zīme, kā princips, kas runā pats par sevi, teiksim, sakot. Un, kad atver vaļā, tad parādās, teiksim, 3x3, teiksim, joslas, un es saku, mēs tagad
2/3 laukuma, uzliekot virsū sietu, parādās latviskās zīmes. Teiksim, es tagad... Uz to 3x3. Uz to 3x3, bet 2 daļas, ja? Jo šeit ir skaidri redzams kaut kāda, teiksim, struktūra ar centru. Un par cik tā zīme nav tikai taisnlīnija, bet tur raksts veidojās, teiksim, jau šāds. Un šeit atspoguļot uz leju. Tas būs, es atļaušos iekrāsot. Tātad šeit veidojās tāds, kā es saku, Japāņu dizaina, teiksim, lietas, jeb japāniskais gars, jo ļoti vienkārša kompozīcija un vienkārša formas. Un šeit, uzliekot virsū sietu, parādās zīme. Un es droši varu teikt, ka, teiksim, šeit veidojās baltā saulīte ar stariem. Tātad šīs saulīte ar stariem, ar starojumu uz visām pusēm. Tā ir viena zīme. Un tā ir, teiksim, pieņemsim, tas ir šis četstūrs. Un šis krusts, šis vīrišķā nozīme, šī gadījumās ir baltais centrs. Tas būtu viens. Un šeit tumšais centrs ir bezgalīga zīmība mūžīgās laimes un bagātības un pārticības zīme. Kods ir pamats šai zīmei, un šai zīmei ir viens un tas pats, bet tikai ar nobīdi. Tieši tāpat kā, teiksim, ļoti raksturīgi latviešu tradicijā, etnogrāfijā, teiksim, piedošana, es ceru, šajā vietā, ka, teiksim, šī mēneszīme, mēnestiņš un šī saulīte, kods ir viens un tas pats, tikai nobīdi. Tīkla nobīdi. Tīkla nobīdi, to es esmu iesācis teikt, ja jūs jau tagad sakat tīkla nobīdi. Bet neviena audēja par tīkla nobīdi neko nezina. Viņi vienkārši atkārto skaitlisko kombināciju ar divām krāsdiegiem. Vienu un to pašu, un veidojās mēnestiņš ar saulīti, kas ir ļoti skaists, interesants, etnogrāfiski ļoti bieži sastopams stāsts, jeb raksts, jeb rotājums. Jautājums, vai tam ir nozīme, vai to var iztulkot? Nu, mēs to viegli tulkojam. Tas ir tautā pieņemts tulkojums. Mēnestiņš zīme, tas ir mēnesis jaunā zīme, pilnmēnesis un divstošais mēnesis, un saulītes zīme. Saulītes, tas ir tas gaišais zīme. Jā, redziet, jūs arī skaidri sakat gaišais, un tumšais, jeb tumšs sarkanais, jeb tas būtu kādā citā runā. Un vienu uz otru dabu ar to. Tātad matemātiski atkārtojot kaut kādu, man nesaprotu, jo es pats neaužu, neādu un tās lietas nemāku darīt. Nu, es neesmu iemācījies. Bet es saku sieta nobīdi, pārbīdot sietu, tātad kaut kādu struktūru pārbīdot, ja pozitīvo mainot uz negatīvo, ar vienu un to pašu pamata struktūru veidojās divas dažādas zīmes. Tā, jā, tas šķiet nobīd, tas ir jau kaut kāda skaidrība. Kā tie 24? Nu, tagad sāksim skaitīt. Kas ir 24 skaitlījumi reizinātāji? Jā. Es gribu 4x6, 3x8. Kur ir reizinājumi? 3x8 ir, jā? Jā, jo man šeit jārunā par tādu sakarību, ko es, teiksim, priekš man bija ļoti patīkama sakarība, jo visādā ziņā es to piefiksēju savā prātā, kad rūnu alfabēts sastāv arī no 24 zīmēm, pie tam 3x8 zīmēm.
kā tas sākās, ja kā tas izveidojās, teiksim, manā sistēmā par 24 rakstiem, kas veidojās no vienas hausa sēklas, kā lai saku, jā. Tātad, šeit mēs atvērām to lauku, tas ir pilnīgi skaidrs un saprotam lieta. Un tagad es turpinu stāstu. Tātad šeit veidojās viena zīme, šeit veidojās cita zīme. Šeit veidosies vēlreiz cita, un šeit veidosies vēlreiz cita. Tātad 4 zīmes. 4 zīmes. Nobīdot cietu, mēs iegūstam vēl 4. Tātad 4 plus 4 ir 8. Bet nevajadzētu reizināt kaut kā? Nē, vēl nē. Pagaidām ļoti vienkārši. Jo, nu tas ir tikpat uzskatām kā tas 4 stūrīts un krustīši. Tā, plus 8 tas bija nobīdot cietu. Nobīdot cietu, tumšo un gaišo izpausmi, vīrišķo un sievišķo izpausmi. Bet, kā es saku, arī jūs noteikti, ja tikko kā redzētā viena zīme, kā lai saka, mēs esam jau vienojuši, mūsu stāstā jau bijusi tā saucamais mēnestiņa zīme. Mēneszīme. Tas ir, ja mēs skatāmies uz šo zīmi, teiksim, šī gadi mēs rādīšu jums, teiksim, šo zīmi, kas ir jauns mēnesis, pilns mēnesis un bilstošs mēnesis. Bet absolūti precīzi kaut cik zinātājs par rakstu zinātājs pateiks, ka šādā veidā skatām zīmi, tā pati zīme, veidot citu nozīmi. Varbūt jūs zināt, varbūt varat pateikt, kas tā pa zīmi. Es pazīmu. Tas ir tā saucamais vēzītis, jeb krupītis. Tātad tā ir pilnīgi cita izpratne par dabu, par dabas stāsts, par dzīvās būtnes, kā lai saka, kas dzīvo zem zemes un virs zemes. Un ornamentā arī tā atšķirība ir. Ornamentā tikai lasīšanas izvietojuma veidā. Nu, respektīvi, ja vai nu mēs lasām horizontāli vai vertikāli. Tā ir vienīgā starpība. Un es pieļauju, izejot no šī likuma, kurš ir nešaubīgs un etnogrāfijā eksistējošs, es attīstu to domu tā, ka, ja mēs izlasījām vienreiz un otrreiz, kas ir dod 8 zīmes, ja? Tad es varu lasīt arī šādā veidā. Tas dod vēl 8 zīmes. Tad vēl plus 8. Labi, kopā cik mums sanāk jau? Jau 16. Bet jau 4 arī bija 4 plus 8. Tās ir tās pašas 4, tikai citādā virzienā lasītas. Tad mums jāskaita 8 plus 8. 8 plus 8. Ļoti precīzi. Tātad spoguļu simetrijā mēs visas zīmes esam izlasījuši, pārskaitījuši. Tas ir tas, ko mēs iegūstam. Un tagad sākās pats interesantākais. Kā šo zīmi, kas ir veidot punktu simetrijā, mēs varam lasīt tikai vienā veidā. Teiksim, pieņemsim horizontāli. Jo vertikāli lasot, viņi atkārto to pašu. Viņai nav šīs jaunas informācijas. Jā, nenes šo jauno informāciju. Es varu saukt to teikt tā, var definēt to tā. Un ko es ar to gribu teikt, kad pieliekot šim hausa sēklai, kā es saku, hausa sēklai, bet tas ir jārunā ļoti precīzi un jāatkārto vēlreiz. Kad, teiksim, šim R-burtam, ja tā var teikt, es pielieku klāt punktu, tieši tāpat kā mēs pieliekam spoguli klāt, un es griežu un dabūnu vienu zīmi, vienu uguni zīmi. Tātad R-burts tad būs šādā veidā. Un tad būs šādā veidā droši vien. Jā, tā centrālā simetrija. Centrālā simetrija. Tā būs viena zīme.
griežot apkārt vienam punktam. Un šeit griežot otram punktam, mēs dabūsim vēl vienu zīmi, kas būs pilnīgi savādāk. Tātad mēs iegūstam divas zīmes. Kāds tas izskatīsies, vēl piezīmēt kaut ko klāt. Ar ko viņš atšķirsies tā un tā? Tā. Šeit man sakās, kā lai saka, tādas pašas grūtības kā jebkuram citam normālam veidotājam. Tas viss ir jāzīmē uzreiz. Jums to veikli sanāk, ka sevi trenēta roka. Kā krusts ar zariem uz otru pusi. Ja man būtu līdz tie darba materiāli, kas semināru laikā tiek taisīts, tas ir ļoti skaidri uzskatām, kad ir abstrakts figūras, teiksim, abstrakts laukumi, bet tā kārtība nolasās, ka punkts simetrī viņš griežās. Un ja cilvēks pieļauj mazāko kļūdu, uzreiz var just, ka kaut kas nav harmonisks, kaut kas nav kārtībā. Un ko tas atšķirsies, tā kā es teicu, uz otru pusi? Nē, te ir ap kājiņu griežās un te griežās ap galviņu. Ap galviņu, teiksim tā, ja? Un šī gadījumā, ko es gribu teikt tā, kad tās figūras, jo tā hausa sēkla ir ļoti dažāda. Tas ir burts šī gadījumā, bet viņi varētu būt cits burts, ja? Un ko es ar to gribu teikt, ka tās ir abstrakts figūras, bet ar savu kārtību, ar iekšēju kārtību. Un, ja mēs atgriežamies pie zīmēm, tad, teiksim, mēs dabūnam ugunskrustu, kurš varbūt ļoti savāds, varbūt ne klasiski pieņemts, teiksim, bet ugunskrusts izteikts. Un pielietojot sieta nobīdes variantu, es iegūstu vēl divus variantus. Tātad man ir 2 un vēl 2, tas ir 4. Vēl 4, jā. Skaidrs, tik daudz sekojat, jā. Jā. Un tagad es atgriežos vienu pussoli atpakaļ un saku, ka šo hausa sēklu, kas ir, teiksim, šī gadījumā R-burts, mēs atvērām šajā virzienā un šī virzienā. Bet viņu vēl var atvērt šajā virzienā un šajā virzienā. Jā. Saprotams. Un tagad atverot šajā virzienā, es iegūstu vēl 2 ugunskrustus, kur nobīdot siet, es dabūtu 4. Kopā būs 8. Kopā būs 8. Tātad kopā būs 4 plus 4 būs 8. Un tas šie 3, 8 būs tie? 3, 8 ir 24. Pie tam, pēc, teiksim, tādā izkārtojumā ir 8 vīrišķie, 8 sievišķie un 8 ugunskrusti. Tā, tagad atkal, vēlreiz atkārt, to pēdējo es gandrīz vislabāk sapratu. Par ugunskrustiem. Jā, tas pirmais bija ar to... Atvērtais lauks, kur vairāk vērt nav nozīmes, jo būs atkārtošanas. Bet atvērtais lauks, kā tas 4-nieks bija vēlreiz? Tas ir tā, ka šeit ir šis hausa lauks, kurš tiek atvērts vaļā. Šādi. Jā, labi, 4 un 2 dabūja ar tīklu nobīdi. Kas tas otrais bija vēlreiz tā? Lasīšanas virziens. Viena lieta, ka mēs lasām šādā veidā, pieņemsim rakstu cauri, jeb otrā, tas būtu vertikālais. Šīs likums kā vertikālais un horizontālais. Viens ir vertikālais lasījums, kas dod 8 4. Kā 4? Ar siet nobīda vēl 4, tas ir 8. Pirms siet nobīdes, kāpēc lasot 4? Kāpēc 4? Tāpēc, kad atverot lauku, šeit veidojās centri, kas veido zīmi. Kārtības centri, jeb optiski acis vienmēr meklē kārtību un atrod centru šeit sistēmā. Bet lasām, cik veidos? No augšu uz leju, tas būtu viens veids. 4 centri, tas būtu viens veids, un horizontāli vēl 4. Uzreiz palastām uz 4, vienkāršāk. Es saprotu, viens lasīšanas veids, vertikālais. Jā. Ko? Tas ir 1, 2, 3, 4 centrus nolasām vertikāli. 4 centrus nolasām vertikāli. Jā. Un 4 centrus nolasām horizontāli iznāk? Vēl 4. 8. Un sieta nobīdi pielietojot, mēs dubultojam to. Bet tad būsim 16. 8 un 8.
Bet sietu nobīgi iztaisīs 2 reizes vairāk. Nu, skaitam vēlreiz. Lasot no augšu uz leju, mēs dabūnam 4 zīmes, horizontāli vēl 4, tas ir 8. Jā. Nobīdot sietu, mēs dubultojam. 16. Un viss. Bet tad tas 16 te mums ienāk tajā otrajā. Tas bija vīrišķais, sievišķais un ugunskurs. Tad sievišķā mums ienāk 16. Nē. Vienkārši fakts kā tāds, kad mans stāstījums bija tā, ka mēs ieraugam 4 centrus, tas ir 4 centri. Nobīdot sietu, vēl 4 ir 8. Jā. Lasot horizontāli, mēs dabūnam 4 centrus, nobīdot sietu vēl 8. Tas ir dabūnam vēl 8. Tas ir vīrišķies, 4 vīrišķie, 4 sevišķie, 4 vīrišķie, 4 sevišķie. Kā lai saka, sakratot to lietu, mēs atšķirot, kad vertikāli un horizontāli ir 8 vīrišķie un 8 sevišķie. Nu, jebkurā gadījumā tas ir ļoti precīzi un Ne, bet to jau var uzrakstīt. Nu, tas ir, jā, tas ir vajag to sistemātiski. To var kaut kādām matemātiskām zīmēm uzrakstīt, kā es saku, ja es mācētu programmēšanu, kompjuteru programmēšanu, tad tas būtu elementāri izveidot programmu, kas to dara automātiski. Nu, bet kompjuteru programmā arī būtu tā loģika pa priekš jāuzrakst uz papīra. Jā. To jau jūs varat uzrakstīt. Bet ne matemātiskām zīmēm, teiksim. Es nepārvaldu šo matemātisko valodu. Nu, bet to jau var pats izdomāt. Tad jums jau viss gandrīz te ir. Nu, jā. Jums jau te viss ir. Viss. Es tikai, kaut ko man bišķi, tur droši vien nav tik vienkārši. Nē, tas ir vienkārši. Tas tiešām. Nē, ne vienkārši, bet es jau daļai, apmēram es tā vērtēju, pusēs saprotu. Nē, jūs neskāpēc nevis negribat, bet it kā pieļaujat iespēju, ka jūs nesaprotat, jūs ideāli saprotat. Es 3 vārdos atkārtošu visu vēlreiz. 3 vārdos, tas ir, teiksim tā, pastāv informācijas lauks, kur iekšējais likums ir asimetrija. Tad to es sauc par hausa sēklu. Tas tāds skaists izteiciens. Un tad ir tā, ka atverot šo hausa informācijas lauku, atvērtais lauks, tas nozīmē, ka es viņu uzteicu atveru vaļā un vairāk atvērt, kā lai saka. Nav iespējams, nav nozīmes. Un tad veidojās 4 centri, ja pareizāk sakot, visas iespējas, kā es lasu šo informācijas lauku. Jā. Un šie centri veido 4 zīmes. Vienu zīmi, teiksim, krustu, un šeit ir sievišķais, un šeit sievišķais, un šeit ir, teiksim, vīrišķais. Vienalga, 4 centri. Un tad ir tā lasīšanas virziens. Pieņemsim, eiropeiskie latviešiem, kam pieņemts lasīt no augšējā labā stūra, kreisā stūra uz labo pusi. Teiksim. Mēs varam lasīt, šādā veidā mēs lasām tekstu. Tas būtu viens virziens. Un mēnesi zīme un krupīši, tā zīme pierāda to iespēju, ka var lasīt arī to pašu informāciju šādā veidā, un mēs iegūstam 2 lasījumus. Tas ir nākošais likums. Un tad šo informācijas lauku, kas ir hausa sēkla, es varu vērt vaļā šādā veidā, griežot punktu simetrijā. Vienu stūri un otru stūri. Bet te man svarīgi, ka jūs atcerētos, ka pastāv šis virziens, un šo pašu lauku es varu atvērt šī virzienā, šajos punktos. Tas nozīmē, ka mēs iegūsim 2 un vēl 2 zīmes. Kopsumā tas ir 1, 2, 3, 4. 4 zīmes, nobīdot sietu, ir 8. Viss. Bet tad, kurš bija tas no tiem? Tas bija tas otrais? Ne, te ir viss iespējas, jo mēs esam visi izrunājuši. Šeit ir 4 zīmes, 1 lasījums. Tas būtu, teiksim, horizontālais 4 zīmes un vertikālais vēl 4 zīmes.
sieta nobīde, kā es te minēju pašās beigās, tas dubulto šo vēl 4, nevis reiz, bet plus 4 un vēl plus 4. Tātad 8, 8 un 8. Viss iespējas. Tagad man pašā brīdī man nojuka. Nu. Tā ir, šeit bija 8. 4, lasot. Šeit ir 8. Un tas ir 8. Kopsumā 8 dod. Ak, tā, pagaid. Centri. Šeit veidojam centru. Tā, tu. Mēs lasām tā, kur tas četrnieks uzrādās dēļ tiem 4 centriem. Šos 4 centrus mēs lasām šādā virzienā. 4 centrus mēs lasām šādā virzienā. Un pastāv iedziens sieta nobīde. Tas ir viss. Un šeit ir 2 centri un vēl 2 centri. Ja pareizāk sakot, informācijas lauka, hausa sēklas, 4 stūri. Mēs atveram to lauku ar spoguļu simetriju šī gadījumā un šī gadījumā ar punktu simetriju. Tad pa 24 mums gandrīz skaidrs. Tagad ir... ja jūs redzat visu to ornamentā, kā tas notiek, kas tur izveidojās. Tad jāiet bišķiņ atpakaļ vienu līmeni, kas ar tiem 16 burtiem ir. Kāds sakars tam ar tiem 16 ļoti labi. Kā lai saka, jebkuru šo rakstu, jebkuru šo latvisko zīmju jostas veidojumu, ornamentu, es varu sadalīt sastāvdaļās. Tas ir tāpat kā ārābu ornamenti sadalīt sastāvdaļās. Un es atklāju, ka 16 elementi var radīt jebkuru kombināciju. Tiem 16 elementiem ir kāds sakars ar to, ka vienu šo sēklu var 24 veidos? Nē. Nav. Tas ir divi atkarīgi. Jā, viena sauc par alfabētu. Viens ir alfabēts. Un otrs ir pareizi rakstība, kas veido 24 latviskās zīmes. Bet viņus kombinēt kopā kaut kā jūs mākat? Šīs zīmes var kombinēt savās. Tas ir to, ka jūs zināt it kā alfabētu. Tad es varu veidot jebkuru rakstu. Un no viena tādas sēklas jūs varat, asimetriskas sēklas var izveidot 24 neatkārtojošas zīmes. Kā jūs viņu mākat jau kopā? Tas ir droši vien šis... Vai tajā bildē jūs to izmantojat, vai tikai vienu no tiem, vai jābūt? Nē, šī gadījumā, teiksim, pašā pamatā ir šis sieta struktūra, kas šī gadījumā ir 5 mm, rupi runājot, jeb rūtiņa papīrs, kas ir 5 mm un tā tālāk, jeb pārējot audumā, jeb jostā, tas būtu diega rasnums, teiksim. Tā, jostā tajā pašā šajā jostā vai šajā jostā pietiek ar šo? Jā. Tikai ar šo, tie burti nav vajadzīgi? Burti sastāvdaļa. Sadalīt ātomos, teiksim, rupstā. Bet tie ātomi te ir vajadzīgi vai? No viņiem var iztaisīt visu šo jostu. No ātomiem var iztaisīt šo jostu? Absolūti. Tad jums ir divi paņēmieni, jūs zināt neatkarīgas, kādā veidā jūs mākat atrakstīt šo jostu. Gan ar 16 burtiem, gan ar tā asimetriskā elementa 24 veidos viņu... Pie tā mēs visu to saucam pirmais līmenis. Te vēl viens, es pateikšu, kas ir pirmais līmenis. Jo lielvārds jostu manās acīs ir 5., 6., 7. līmenis. Un tur jūs kaut ko jau saprotat, vai? Jā, un es varu izstāstīt, bet ne tik pilnīgi kā šo, bet es pievedu jūs pie stāstu par to, ka... Varbūt to lielvārds jostu pavisam īsi. Varbūt pašās beigās, cik mums vēl ir laika, vai mēs pārējām pie tās lielvārds jostas? Es paskaidrošu, kas ir pirmais līmenis. Tā, pirmais līmenis aiziesim līdz lielvārds jostai, un tā mēs noslēgsim šodienas stāstīm, jā. Pirmais līmenis ir visvienkāršākais aušanas tehnikas, teiksim, veids, kad vienkāršāk nav iespējams.
Ko tas nozīmē? Tas nozīmē rakstu veidošanas princips, jeb aušanas princips, kas veido kaut kādu rakstu. Vienkāršāks princips nevar būt kā pirmais līmenis. Tas ir pamatlīmenis, kas ir Nīcas jostu veidot pirmajā līmenī. Un Nīcas, teiksim, Nīcas jostas, tas ir siets, Nīcas jostas siets. Un tas ir tas kods, jeb tas grauds, jeb tas, jo cilvēkiem kods bieži nepatīk kodēšana, un tad ir kodēšana slikti pieskaņa un tā tālāk. Mēs sauksim to par graudu, par sēklu, kas tiek iesēts šī te bezgalīgajā sietā. Un šī gadījumā es gribu pateikt, vērst jūs uzmanību tādu, kad sieta sastāv no baltiem un tumšiem krustiņiem. Tad no baltiem un sarkaniem ir, teiksim, 2 toņi, un kods tiek rakstīts ar tumšu. Jeb, teiksim, kā mēs zinām šajā piemērā, kad raksts veidojas i no tumšā, i no gaišā. Un es tagad uzzīmēšu jums piekta, ja man faktiski vajag atnest, tad būs vienkāršāk. Es atnesīšu vienu piemēru, kur ir lielvārds josts viena zīme, veidot lielvārds josts līmeni. Maigar, kaut ko saproti, kaut kas it kā, kaut ko daļu var saprast, ja? Man liekas, tas pamats ir kvadrātiņš, un tad viņi taisa kvadrātiņu ap vienu stūri simetriju, ap otru stūri simetriju, tāds. Un tos 24 veidus es sapratu, gandrīz, jā. Tā jūsu meita Ilze Tenisa. Jā, viņas kursa darbs, kas manā vadībā, teiksim, tika realizēts kā kursa darbs. Un šeit, teiksim, ļoti vienkāršots, teiksim, tas pārcirstais zeltīts ir tumšais gaišais. Tas būtu kvadrāta sistēmā bez šī trepju, teiksim, pieskaņas. Šeit tas atkārtojās vēlreiz. Šeit jau ir Nīcas jostu pirmā līmeņa veidots tas tā pati zīme pirmā līmenī. Un šeit ir šī zīme, pārcirstais zelts, veidots ar 5. līmeņa sieta veidu, kur, teiksim, siets sastāv no 1, 2, 3 krustiņš un vēlreiz krustiņš. Tas ir sieta, tumšais elements. Un tieši tāds pats ir gaišais elements. Tas ir baltais krustiņš, baltais krustiņš un baltais krustiņš. Tas ir baltais. Viņš sastāv no daudz sarežģītāku veidojumu, un viņam raksturīgs 5. līmenī raksturīgs šī te enerģijas līnija, kas ir veido zīmes vidū, kas ir. Šeit nav šīs enerģijas līnijas pa vidu. Tā ir zīme tāpat, bet tā ir citā līmenī. Un tas dod daudz bagātāku un daudz lielāku iespēju veidot, teiksim, lielvārds josts raksturu un zīmi sistēmu veidot no sarežģītākiem izmantojot dažādas sietu līmeņus. To es saucu par sietu līmeni. Pirmais līmenis un 5. līmenis pa vidu. Pirmais ir visvienkāršākais. Un jā, jūs ļoti skaisti un precīzi jautājat, kas ir pa vidu. Par to es arī varētu pastāstīt, bet varbūt tas nav tik būtisks pašreiz, jo es gribu pāriet no Idziņa, kas ir grāmatas, pārmaiņu grāmatas latviešu dialektā rakstītā Nīcas josta. Tas ir šī pārmaiņu grāmata latviskā dialektā rakstīta, un man jāpaskato, ko tas nozīmē, ka pārmaiņu grāmata latviskā dialektā, jā. Ko es ar to domāju? Tātad, atgriežoties pie mūsu pierakstiem, šīs informācijas lauks ir hausa sēkla, kas sastāv no 3.
Un tagad atverot šo lauku vaļā veidojās 6. Tad visa josta sastāv no 6 vienībām, jeb 6 iespēju vietām, kur var to kodu ielikt. Visa Nīcas josta ir tieši tāda paša 6 iespējas. Skaidrs, jā. Un pārmaiņu grāmata citā rakstībā, jūs to noteikti visi zināt, ka tas ir nepārtraukta līnija un pārtraukta līnija, nepārtraukta līnija, pārtraukta līnija, pārtraukta līnija un nepārtraukta līnija. 6 iespējas. 64 heksagrammas sastāda visu pārmaiņu grāmatu. Kas ķīniešiem nozīmē pārmaiņu grāmatu? Nu, tas ir viens no pasaules. No 6 līdz 64, kā iznāca. 64 iespējas veidot. No 6. Bet no 6 sākām, kā līdz 64. 6 vietas pa divām variācijām, par pārtrauktu un nepārtrauktu. 12. Nu tālāk. Nu, šo matemātisko valodu es jums nevarēšu atbildēt, es varu uzzīmēt. Reiz 4 būs 64. 64, jā. Un šeit ir, kā lai saka, 6 lauciņos rakstīts iespējas, kas veido šo rakstu virkni. Un, kā lai saka, mans veidotā josta veido tādu gramatikas likumu krājumu, ja tā drīkst teikt, jostu rakstīt gramatikas likumu krājumu, kad no vienas hausa sēklas var izveidot 24 neatkārtojums elements. Bet tagad man ir jājautā jums, ja pareizāk sakot, es gribu pastāstīt tādu lietu, ka tā hausa sēkla, ko es uzzīmēju, tā bija viena iespēja. Tātad viņi bija, es uzzīmēšu viņu, atkārtošu, man ļoti grūti zīmējās, bet nu, tas ir saprotams, teiksim, jā. Viena iespēja. Bet cik iespējas pastāv? Jums kā matemātiķim jādod ātri un precīzi atbildi. No 9 laukiem 5, jā, kā es... 4 un 5, jā. No 9 laukiem, tad tas ir kombinācijas skaits no 9 pa 5. Tur ir jāreizina 9 reiz 8 reiz 7 reiz 6 dalīts ar 5, 4, 3, 2. Nu, tas ir jāizrēķina. Tas ir jāizrēķina. Es pateikšu ļoti vienkārši, pareizāk sakot tā, ka es būtiski nepilnas pāris stundas pie kompjutera aizpildīju vizuāli. Matemātiski es domāt nemāku, bet vizuāli. Un es atradu, kad ir 10 iespējas. 10 iespējas. Labi jums. Un tad man Armandam Strozdam bija ciemiņš atbrauc no Ukrainas. Cik iznāk? 126. Nu, tas ir pazīstams skaitlis, patīkams skaitlis. Ir tieši iznāk 126, jā. Tas ir... 9, jā, 4, 3, 5 apakšā vēl vajadzēja dalīt, ne? Mēs jau 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 5 vēl. Nē, 5 šeit, tad 5 noiznāk. Te jau. Un iznāk 126, nu labi. Jums iznāk 126? Nu, man tikai 10. Bet ko es gribu pastāstīt, ka manam kolēģim Armandam Strozdam bija atbraukuši ciemiņi no Ukrainas, kur tēvs bija matemātikas profesors Ukrainā. 2 dienas viņi rēķināja un atnāca atbildi pēc 2 dienām, ka 10 varianti. Ne, bet 10 varbūt tās asimetriskās ir. Asimetriskās. Nu tās ir... 10 asimetriskas. Tad no visām viņām jāmet ārā visas simetriskās. Visas simetriskās laukā. Nu jā, nē, nu tas nav tik uzreiz vienā minūtē. Nu jā, bet es pāris stundas nepasēdēju, ka es to sakārtoju un konstatēju, ka vairāk es nespēju kombināciju. Jā, 10 ir. 10 ir. 10 ir asimetriskās. Jeb, es teiksim tā,
Hausa sēklas. 10 hausa, sauksim tās par hausa sēklām, jeb hausa, asimetriskām lietām. Labi. Un ko es gribu vēl teikt, ka... Ar tiem burtiem tam ir sakars, tām 10 sēklām? Nē. Raksti, kas veidojās no hausa sēklām, var sadalīt burtos. Rakstu var sadalīt burtos. Burtī 16. 16, jā, vairāk. Un tas ir ļoti vienkārši parādāms. Jā. Un ko es vēl gribu teikt tā, kad es esmu izveidojis jostiņas no visām 10 hausa sēklām. Tā, burtiņam cik ir? Šī gadījumā 5 reiz 5. 4 aizpildīt. Ne, 4 reiz 4, ne, 5 reiz 5. Es redzu 1, 2, 3, 4. 5 reiz 5, jā. Ne, 6 reiz 6. 6 reiz 6. 6 reiz 6 rūtiņas. Bet tad man viens varbūt praktiski, teiksim, šī gadījumā, ja mēs ņemam šo kā vienību, tad ir 4 iespējas. 4 balti, 4 tumši. Ja mēs aizkāršosim 4 tumši, tad mēs iegūstam to sievišķo, jo baltais centrs. Un ja tumšais, tad būs krusts, tad mēs iegūstam, jā. Ja bija aizpildot vienu, tad mēs iegūstam, teiksim, pēc šo figūru, tas ir 1 aizpildīts kvadrāts. Šeit ir 2 aizpildīts kvadrāti. 2. Šeit ir līdzās. Šeit ir 4 aizpildīti. Un šeit ir 9, jā, 3. 7. 3 ir 9. Šeit jums atkārtojas tie burtiņi. Bet tas ir viens un tas pats burtiņš. Šī gadījumā šie ir viens un tas pats burtiņš. Bet, lai saliktu šo spēli, šo Lego variantu, jāpasītro viena lieta, ka viņam ir virziens. Jo pieņemsim, šis un šis, tie ir 2 dažādi burti. Faktiski tie ir viens un tas pats, bet es savas parādīšu. Teiksim, šitie ir 2 dažādi burti. Un šo spēli, ko var izdarīt? Izveidot jebkuru jostu, kas ir pirmā līmeņa. Jebkuru pirmā līmeņa jostu? Kaut kādu fragmentu, jā. Visu jostu iztaisīt. Bet ar tiem 27 kaut kādu fragmentu? Nē, tas ir fragmentiņš. Tas vienkārši, šī gadījumā tam man jāatrod un jāparāda, kad pirmo iespiesto Nīcas jostas spēles variants, kad ir 6 vietas, es esmu pasvītrojis, un 6 fragmentus var izveidot no šī alfabēta. Tas nav interesanti, vai tas tiek ražots. Tas ir tāds māja. Šis tiek ražots jau kā spēle? Diemžēl ne. Es neatrodu pasūtītāju, neatrodu finansētāju, kas varētu. Bet to varētu. To saka visi, kas... Bet kas viņu lietos? Nē, viņi var tirgot tādu nopirkt noteikti. Kur viņi izmantos? Nē, paspēlēties un viņš jau ir jauks to, lai pagrozītu rokās. Jā, manuprāt, alfabētu slikti, lai no viena alfabēta uztaisītu kaut kādu jostu, tad vajag tiem kubiciņiem, katram burtam vajag 200 tādi burti, 200 tādi burti. Nu jā, bet tik daudz jau likt, tas ir par grūta rokām, to var datorizēti to spēli, datorvariantā. Ir, datorvariantā ir. Ir jau, jā. www zīme, LV ir. Aha, www, LV, zīme, LV. Bet ar rokām noteikti. Es domāju, nē, tieši šādu kādu fragmentiņu rokās tā kustināt, viņš jau estētiski bauda kaut ko tādu vispār grozīt un kaut ko likt no tā.
Lego ir šāds Lego, tas ir nesalīdzinām kaut kāds bagātāks piedāvājums nekā jebkurš cits. Un to var bērns arī, var bērni izspēli trenēt. Jeb, lai tas būtu ļoti, ļoti garšīgi, to varētu uztaisīt no tumšās un baltās šokolādes. Nu, arī un tā. var apēst, pēc tam pastērējās apēst. Spēlēties apēst dārgs prieks. Būtu tas. Mēs varētu tā noslēguma kādu interesantu aspektu vēl pielikt. Mēs jau esam filmā, ja? Kādu interesantu aspektu, ko mēs šodien varētu noslēgt. Un šeit ir pirmo reizi 2000. gadā, ja pat drusku agrāk, ir tika izlaists vidas vēstījuma žurnālā šāds pielikums. Botnieksnīcas rakstu Ābecīte. Un vakar tas seminārs, kur tas notika? Tas notika Laimas draugumā namā. Ir tāds Laimas draugu nams, kad pie akcijas sabiedrības Laima un Staborods, kas ir īpašnieki uztaisījuši tādu rekreācijas, jeb atpūtas vietu, veselu pusstāvu mājai, kur fabrikas strādnieki var atpūties, masēties, apgūt zīmju valodu, darboties ar visādām austru gudrībām un tā tālāk. Un šī gadiem tas jau tādā gadā tika parādīts par to, ka sagriežot šos elementus kvadrātiņos, var salikt nīcas jostas konkrētas posmus. Man liekas, interesanti to jostu pārvērst tajā ražošanas tehnoloģijā, ka viņi laikam aušana, ja, tu uzliek vienu rāmīti, sāk taust, iznāk kaut kas dīvains, ja. Un kaut kāds raksts uzreiz, uzliek citu rāmīti, iznāk uzreiz cits. Tas man liekas. Kas saprotam zem rāmīša? Varbūt to nobīdi varbūt realizēt uz tehnoloģiski, uz kaut kādām. Bet kā notiek fiziski tā aušana? Viņi taču pa vienam taču neliek uzliek kaut kādu rāmi un tad hops, to dzīvi. Nu, man jāsaka tā, ka ļoti sen, tas jau uz Expo 2000. gadā, lai faktiski pirms tam uz tautas skaitīšanu, kas bija 99. gadā, ja nemaldos. Tad mēs bijām aizbraukuši ar Armandu Strasdu finansiāli lētākā varianta, meklējām Kaunas aušanas fabriku, un tur piekrīt izaust jostu, kas būtu apmēram nepilns 100 km gara, ka viņi varētu sarītināt šeit, šī virtuvē, un apmēram tonu smaga, kurā būtu, ja tautas skaitīšanas laikā katrs cilvēks, visu informāciju, ko viņš deva par sevi, visu informāciju par sevi, kas tika savākta tautas skaitīšanas laikā, var vienāds mirklī pārvērst pa zīmi. Tātad šajā zīmē būtu pilna informācija par cilvēku. Vārds, uzvārds un viss pārējais, kas tur ir. Tāds projekts ir jāiet. Tad vajag vienkārši šifrēšanas tehniku. Statistikas pārvaldē es to piedāvāju. Bet vajag izstrādāt to gan no tās jūsu puses pietiekoši skaidri izstrādāt, gan no tā lietotāja puses skaidri, viss tam projektam jābūt skaidrām, kaut ko tādu vai mēģināt darīt. No mūsu puses kompjuterprogramma bija gatava. Ļoti labi. Bet viņi nepieņem šo projektu, bet ko es ar to gribu teikt, ka katrs Latvijas iedzīvotājs iegūtu savu zīmi. Šīs zīmes viss tiks izausts vienā jostā, tad būtu Latvijas iedzīvotāja josta. Kompjuteriski to var visu šīs jostas raksts, visu šīs zīmes
var salikt vienā zīmē, iegūt vienu zīmi, kas būtu viss Latvijas zīme. Bet katram cilvēkam tā zīme būtu individuāla. Individuāli. Bet šo visu Latvijas zīmi izveidot zeltā, jeb sudraba ar zeltu, un uzdāvināt Vairai Vīķei Freibergai, kas tornī laikā bija prezidenti, kā dāva. Skaisti ideja. Un 10 spēcīgākie Latvijas cilvēki varētu ienest šo jostu prezidentas kabinetā zālē, ja viņi varētu ievietot jaunceļamajā bibliotekas ēkā. Un katrs tēvs, ja mazbērns, ja tālāk var atnākt, pārritinot ar mehānismu palīdzību, kas būtu uztaisāms, atrast to vietu, kur viņa zīme jostā. Bet tās ir skaistas idejas, kas netika nepieņemts. Bet mēs ar to šodien nobeigsim ar šo skaisto ideju. Liels paldies, ka jūs mūs intervējāt. Mums tas šis filmas materiāls tad būs, ko mēs varēsim izmantot savā darbā, citiem rādīt. Un es domāju, ka tas varētu būt sākums, kur mēs varētu turpināt sistemātiski. Mēs izpētīsim, atradīsim interesantus, kas mēģinās jūs to stāstījumu sistematizēt. Un tad mēs varētu turpināt šo sarunu. Liels paldies! Ļoti patīkami visam.